neprecīzi sauc, bumba Liepājniekiem un atkal Daugavpiliešiem. Dzimis Baltkrievijā, Baltkrievu futbols, bet jau vairāk nekā 10 gadus ir Latvijā, kā ieradās spēlēs konto, pēc tam arī citos Latvijas klubos. Tā turpina dzīvot un strādāt Latvijā. Un skaidrs, ka Meta šai situācijai ir neapmierināta. Spēlēs Paulo tuvojas soda laukumam, aiziet pa kreisi, tur kauss, tā kā nedaudz viens otram patraucē, un galā Paulo bumbu zaudē. Jo tika izdarīts spiediens uz Liepājas vārtiem, ja pret Spartaku tomēr komanda vairāk. Galvenais nopelns tajā ir BFC Daugava. Šodien devās laukumā otrā puslaika vidusdaļā no Manet Dāvika. Pēc savainojuma dēļ, diezgan muļķīgi gūtā savainojuma dēļ Dmitrijs Kozlovs. Nezinu, kāda ir galēt. Arlāšins, tas ir bijis tam Yamazaki, perfekt nospēl Yamazaki, tagad gan kļūdās un būs sitiens, bet nē. Paulis iespēlē Jančukam, Jančuks pret Atamanjukovu, Ignatāns saglabā bumbu Ahmets un pret viņu Yamazaki. Žatkins, pats uzņemās iniciatīvu, liek Žatkins, labi. Fjodorov ar kreiso kāju mēģināja uzsist Fjodorovs, neveiksmīgi. Pat ja bumbu. Yamazaki, labi pacīnās Yamazaki, dodas arī uz priekšu, Riževskis. Klimaševičs un Parfjonovs piespēlēja Milaševičam. Un ļoti labi pacīnās par bumbu taisēja Yamazaki, dodas uzbrukumā. Piespēlē Tarasovam. Kalns. Raškovskis. Paziņot spēles protokolu, bija pateikts, ka ja Raivo Varažinskis iesadoties nejutīsies labi, viņu mainīs Toms Vīgs. Un tagad arī skatāmies labu izspēli. Jānis Ikaunieks šodien starp citu spēlē diezgan zemu. Kārtībā arī grūtībām Liepājnieki atšifrē šos uzbrukumus. Afanēsjovs. Yamazaki. Pārdodas uz priekšu. Taisēja Yamazaki. Sokmā. Neprecīzi piespēlē Yamazaki, labi nospēlē, bet uzreiz arī pazaudē bumbu un turpinās, kā bieži vien no kreisās malas dodas uz laukuma vidusdaļu. Skatāmies, kontieši dodas uz priekšu. Rugins kļūdās laukuma vidusdaļā, Yamazaki, Tarasovs, Atgādināšu, vienīgie vārti 48. minūtē Vladislavam Gabom. Neviens no uzmaiņu uzgājušiem spēlētājiem tā īsti mačā nav iejuties. Un Yamazaki cīnās līdz galam. Aizsargājas tagad Riževskis, gan šeit joprojām centrā plī atrodas. Žigājos tagad, Svāra pamēģina piespēlēt, Svārams dabū bumbu. Nevarēs šis te pēdējās minūtes vienkārši pabumbulēties. Antons Labmuječi cīnās, netiek garām viņš Japānī. Bet reāli briesmas radīja pretinieku vārtiem neizdod. 11 metru soda sitienu, tā ka Pētkos, es domāju, ir uzmanējis. Prasies piespēl Misko, un viņš labajā flangā bija. Kāds palīgā Kučis? Nav Kučis pazaudēs bumbu. Yamazaki. Bet atkal nav. Yamazaki atspēlē. Daugavpilieši saspēlēja savā pusē. Mēģina pāriet laukuma vidusdaļai, bet Liepājnieki aktīvi presingo. Pieredzējušākais spēlētājs BFC Daugavpils sastāv. Pēcīgi caur šauju Čižovu. Čižovam nebija tā, ka viņš nevar aizsniegties līdz bumbai. Kalns. Un tagad sitiens pāri. Jau trešo spēli pēc kārtas, tas pats starp dzimšanas diena. Yamazaki. Tarasovs var sīst, Tarasovs sītu! Šai pieļauto kļūdu un pats arī tagad var iesākt savas komandas uzbrukumu. Nakano. Ir daudz brīv. Yamazaki. Labi. Spēle turpinās pēc rezultātu 3-1. Iemesla dēļ. Iespējams, ka redzēsim arī diezgan agras maiņas šajā spēlē. Kā jau minēja, tāda Kozlovs nav spēlē. Ostrovskis. Yamazaki. Nav šodien trešā jāpērņa ar Jotāro Nakana, kā jau minēja Riževskis nāk laukuma dziļumā, lai vispār tiktu pie bumbas. Yamazaki. Centrais gar vārtiem. Yamazaki uzsit gar pašu. Parāda kaut kādas dzīvības pazīmes arī uzbrukošajā daļā. Yamazaki. Ievada BFC uzbrukumu.
Līnijā, tā kā Daugavpilī viens tikai centra uzbrucējs un arī abi flangi diezgan labi piespēlē savu laukumā. Jūrmals aizsardzība brīdī Zelma negāja pēc bumbas pakaļ, neriskēja viņš. Ja tomēr mainīts tiks. Taisēja Jamazaki saņēma pa kājām, bet cerams nekas īpašs. Pāvils Reževskis, bet bumbu viņam atņem par 0, bet 2 Vladislavs spēlē. Līgas čempionātā, un BFC komanda uzvar izcīna 3 punktus. Viņš ir ļoti tāds tendēts uz uzbrukumu uz priekšējās līnijas darbību. Numur 14 taisīja Jamazaki. Numur 2 Juta. Jamazaki. Iespējams, ka būtu bijis arī izgāns 1-1, bet iespējams, ka būtu bijis arī aizmuguri. Tālāk Jamazaki piespēlē. Fjodorov. Jamazaki viens pats laukuma vidusdaļā. Žuļev. Juta. Nē, tas nebija Jusnals uzbrukums. Nesot pārkāpis noteikumus. Jamazaki. Pārtrauc sev viņam Dabratulins. Jamazaki joprojām ar bumbu Dabratulins. Labi izpēc cieniņu. Jamazaki dodas uz priekšu un noteikumi pārkāpību visu uzbrukumus iesāk. Viņš labi arī aizsardzībā nocīnās. Un tagad Jamazaki. Jamazaki. Un īpašs variants BFC Daugavpils komandai nav devuši šīs dienas mačā. Vēlāk, bet šie divi spēlētāji tiešām komandai Paskatās zālā, jā. Ir atgriezies, bet Litvinskis joprojām sākuma sastāvā. Jāsaka, ļoti interesanti. Bet neizdodas nekāda sācināt spēlīts, ka tik liela būs bumbas kontrols pārsvars, bet tagad spēlē atsāks ar rupju kļūdu izpildošotas. Neprecīzi piespēlē. Taisēja Jamazaki. Tarāsos. Pirmais puslaiks, daudz kustības un